Vilinoši un pat nedaudz neticami latviešu uzņēmējiem skan vārds Ķīna – 1,3 miljārdu lielais tirgus. Tālo zemi ar gadsimtu seno kultūru, joprojām dzīvajām komunismu idejām un sarežģīto valodu grib iekarot daudzi, taču ne visiem tas izdodas. Nu vismaz latviešiem pagaidām nē. Ķīna kā partneris Latvijai ir no 16. vietas pakāpjas uz 13. Proti, mūsu imports no Ķīnas ir 330 miljoni eiro un eksports 47 miljoni eiro, kas, kā redzat, tā proporcija ir ārkārtīgi neizdevīga Latvijai un ārkārtīgi liela disproporcija, kas šādos gadījumos, teiksim, neliecina par tādu veselīgu ekonomisku attiecību modeli. Šī gada sākumā nodibinātā Latvijas-Ķīnas biznesa padome paralēli valsts iestādēm uzņēmējiem palīdz jau ar reālu biznesa kontaktu veidošanu. Un lai arī Latvijas eksports uz pasaules apdzīvotāko valsti joprojām ir neliels, pēdējos gados tā apjoms divkāršojies. Uzņēmums Stenders ir tāds vienīgais nopietnais, kurš ir Ķīnas tirgu iegājis ar lielu veikalu skaitu, prīmijum klases lielveikalos un visiem zināmās ziepes tirgo priekš Latvijas par ļoti augstām cenām un ir ļoti veiksmīgs. Bet šāda veiksmes stāsts tiešām ļoti maza. Taču par Ķīnu ir vērts cīnīties. Varas maiņa, arvien atvērtākā ekonomiskā politika un ķīnieši, kas ar katru dienu kļūst arvien turīgāki. To atzīst arī Ķīnas investīciju baņķieris. Ķīnā šobrīd strauji auga vidusslānis, kas ir gatavs maksāt par augstas kvalitātes produktiem. No starptautiskās perspektīvas, īpaši Eiropas uz Ķīnu, tagad būtu jāskatās nevis tikai kā uz pārdevēju, bet vairāk kā patērētāju. Jā, mēs mācāmies angļu valodu un pieliekam pūles, lai ienāktu šajos tirgos, bet vienlaikus arī jums latviešiem ir jāienāk Ķīnā, piedāvājot kvalitatīvus produktus, kādi jums ir. Tā sadaļa, kura ir bagāta vai ļoti bagāti cilvēki, apmēram ir 7–8% no Ķīnas iedzīvotājiem paskaitam. 1,3 miljards, nopaļojot, teiksim, tie 10%, tie ir 130 miljoni cilvēku. Tā ir vesela Krievija, ja, kam ir ārkārtīgi daudz naudas. Viņi tērē plašpatēriņa precēs, viņi tērē luksuslietās, viņi tērē ikdienas vajadzībām, viņi tērē ceļojumos. Un, ja Latvija atrastu kaut nelielu nišu, kurā šai tirgu būtu veiksmīgai, tas ir ārkārtīgi liels iegūms Latvijas ekonomikai. Piemēram, ja mūsu mēbeļu industrija piegādāt caur atkal starpniekiem uz Ķīnas ir ne tikai dēļas, bet jau gatavs mēbeles. Piemēram, ekskluzīvas mēbeles, kas Latvijā varētu būt pietiekoši dārgas, ja, bet ar roku darbu, tad tā būtu viena liela iespēja. Latvijas finierim spožā ideja jau ir. Produkts ar augstu pievienoto vērtību, ko ražo tikai 3 kompānijas pasaulē – 2 Somijā un 1 Latvijā. Ķīnas tirgus ir ļoti liels, viņi paši ļoti lieli ražotāji, bet tomēr viņiem arī pietrūks tādu produktu, kur ir īpaši know-how un ko Eiropas un varbūt Amerikas un Japānas ražotāji ir attīstījuši gadiem ilgi. Un viens no šādiem produktiem ir bērnu saplāksnes, ko mēs ražojam, un viņš ir daļa no LNG kuģu siltumizolācijas paneļu daļas. Sašķidrinātās gāzes pārvadājumi ir enerģētikas nākotne, un Latvijas finieras saplāksnes jau iestrādāts Francijā un Dienvidkorejā būvētajos kuģos. No 50 eksporta valstīm ar Ķīnu iet visgrūtāk. Nu nav mums senas sadarbības vēstures, toties ir radikālas kultūras un biznesa vides atšķirības, milzīga valodas barjera un vēl 10 000 kilometru starpā. Tas ir kādi 4 gadi atpakaļ. Mēs uzsākām pirmos kontaktus, jo pašā būtībā ļoti grūti ir tikt klāt šiem te īstajiem lēmumu pieņēmējiem, saprast, pirmkārt, lēmumu pieņēmēji, tehniskie cilvēki, kas šo visu apstiprina, un arī saprast to sistēmu, kā vispār Ķīnas kuģu būvētājos darbojas. Latvijas finierim ir svarīgi būt Ķīnas tirgū, tāpēc viņi turpinās mēģināt. Bet ķīnieši lielākoties nezina, kur tāda Latvija atrodas, kur nu vēl to, kas te notiek. To atspoguļo arī investīciju bilance. Ja latviešiem var nebūt tik daudz līdzekļu, ko investēt Ķīnā, tad ķīniešiem tādi pavisam noteikti ir. Taču Latvijā nenonāk pat 1 000 000 eiro. Lielākā daļa ieguldīta nekustamajos īpašumos, kas paredz uzturēšanās atļauju ne tikai Latvijā, bet visā Eiropas Savienībā. Šādu soli spēruši kādi 60 ķīniešu.
Jūsu valdība Latviju pozicionē kā vārtus uz Eiropu, ne tik daudz pašas valsts tirgu. Tā ir lieliska pozīcija, un tas palīdzēs piesaistīt starptautiskos investorus, ieskaitot ķīniešus, kas šeit varētu izveidot centru un tālāk apgūt visus pārējos Eiropas Savienības valstu tirgus. Ķīnieši ir ieinteresēti šajā vietā un vēlas atrast labākos veidus, kā sadarboties. Es jau izteicu priekšlikumu jūsu ministram. Avio kompānija Air Baltica dara lielisku darbu. Varbūt vajadzētu atvērt reisi no Pekinas un Šanhajas uz Rīgu un izveidot reģionālo centru, kas konkurētu ar Turkish Airlines un Lufthansa. Tas būtu labs sākums investīcijām Eiropā. Lai veicinātu sadarbību ar centrālās un austrumu Eiropas valstīm, Ķīna nolēmusi izveidot $10 miljonu vērtu kredītlīniju. Kamēr ekonomisti strīdas, cik gados Ķīna kļūs par pasaules lielāko ekonomiku, Eiropas Savienības eksports uz Ķīnu sasniedzis €136 miljardus. Pilnīgi noteikti 2012. gadā pēc visiem sumāriem skaitļiem Ķīna Eiropas Savienībā un pārējiem Eiropas Savienības valstīm kļūst par lielāko tirdzniecības partneri. Un Latvija šai ziņā ir tāds izņēmums, kurš visticamākais līdz šim nav pietiekoši strādājis šajā virzienā, un tāpēc attiecības ir šādas, kādas ir. Izskatās, ka pietiekami nestrādā arī Eiropas Savienība. ASV un Ķīnas attiecības aug ātrāk nekā Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbība. Kaut vai neliels piemērs. Pirms 6 mēnešiem ASV uz Ķīnu nosūtīja papildus 30 konsulāros darbiniekus, lai palielinātu ķīniešu skaitu, kas dodas uz ASV. Un ķīnieši to arī dara, palielinot turismu un arī ekonomiskās saiknes. Ar Eiropu tā nav. Es ceļoju pa visu pasauli, taču ar lielākajām problēmām saskaros tieši Eiropas Savienībā. Ar Ķīnu mums pavisam noteikti būs jārēķinās. Lielvalsts uzņēmēji arvien biežāk viesojas Latvijā, taču ņemot vērā ķīniešu biznesa likumus, par viņu nodomiem diezin vai tik drīz uzzināsim. Līdz tam jāturpina meklēt nākamie veiksmīgie produkti tepat Latvijā.